Es nesen tādu lasīju rakstu vietu no Dieva vārda, bija Dobelē, un interesanti tas, ka tu esi tik daudz lasījis to rakstu vietu, un tik daudz domājis par to, un priecājies par svētā gara darbību, un tad tu ieraugi kaut ko, kam tu esi varbūt kādreiz pat pārlecis pāri, un man ilgu laiku tas tā iepriecināja tā rakstu vietu, un es sapratu, ka tas ir svarīgi, un tas ir tas, ko mēs piedzīvojam, un kāpēc mēs vienmēr gribam, un arī caur dziesmām, ne tikai caur dziesmām, bet mēs vienmēr gribam un pagodinam Dievu, mēs arī dziedam, ja tas viss ir par tevi, par Jēzu, tas viss ir par tevi, un es domāju, ka mēs arī tiecamies savā dzīvē dzīvot un mēģinam to darīt, lai pagodinātu Dievu ar savu dzīvi, lai parādītu kaimiņam, tuvākam, vēl kādam cilvēkam, ka Dievs ir dzīvs Dievs, ja? Kad mums nav musulmaņu Dievs, kam ir tikai viens Dievs, nav trīsvienīga Dieva, ja? Ka mums ir dzīvs Dievs, mums ir trīsvienīgs Dievs, mums ir Dievs, kas atbild, kas runā, un interesanti tas, kad es pievērsu uzmanību, un tā runāju, mani pievērsu uzmanību tas, kas rakstīts ir Jāņa evaņģēlijā, tikai nedaudz, tas nav tas, par ko es šodien domāju, bet es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Kāpēc mēs vienmēr runājam un aicinām slavēt Dievu un pielūgt Dievu, un mēs gribam izjust Dievu klātnību, mēs gribam izjust to, ka mēs pagodinam Dievu, mēs pagodinam Jēzu Kristu, ja, kas ir pašā centrā pats svarīgākais. Kāpēc mēs šeit nākam, lai pagodinātu dzīvo Dievu, lai pagodinātu Jēzu Kristu, un interesanti ir tas, ka mēs arī izjūtam to otru pretestību dažkārt, ka mēs nevaram, mums liekas kaut kas nav, mēs nevaram pielūgt Dievu. Man ir bijuši tādi gadījumi, kad es esmu atradies kādā vietā, kādā dievkalpojumā, kur ir brāļi un māsas sanākuši kopā, un liekas, es nevaru, kaut kas nav, kaut kāds smagums, kaut kas traucē, ja, un mēs vienmēr piesaucam svēto garu. Mēs vienmēr sākam Dievs, ja, un mēs pārbaudam savus sirds, un interesanti tas, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 16. nodaļā, 14. pants, ja, tur ir runāts par to, ko svētais gars darīs. Tur ir runāts par to, ko Jēzus mācekļiem teica, ka tas ir labi, ka es aizēju, kad aizstāvis nāks pie jums, ja, jo Jēzus bija tajā vietā, tajā laikā konkrēti, tur viņš arī bija, viņš runāja par to, ka svētais gars būs visur pie jums, vienmēr būs klāt, ja, vienmēr jūs mācīs un brīdinās un uzrādīs. Un 14. pāns ir interesants, tajā 16. nodaļā 14. pāns, šeit ir rakstīts, tas mani cels godā. Tas mani cels godā. Svētais gars šeit augšā ir runāts, ja? Kontekstā ir augstāk minēts, kas ir tas, ja? Šeit ir rakstīts, tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Un tāpēc vienmēr mēs jūtam to, ka kaut kas nav, un mēs saprotam to, ka svētais gars ir tas, kas dod mums un palīdz izlausties cauri ikdienišķām lietām, ja? Ikdienišķām rūpēm, nospiestībai, depresijām, problēmām, slimībām, jebkurā lietā, kad svētais gars ir tas, kas palīdz, un viņš ceļ Jēzus vārdu godā. Viņš ceļ Jēzus vārdu godā, un paldies Dievam par to, bet šodien es gribu runāt par kādu rakstu vietu pilnīgi citu. Tādu vienkārši 1. korintiešiem, 1. nodaļa, un lasīšu diezgan daudz, jā, 1. korintiešiem vēstuli 1. nodaļa no 18. līdz 31. Dievs ir brīnišķīgs Dievs. Dievs ir brīnišķīgs Dievs, un ziniet, Dievs dod savu gudrību. Dievs dod savu gudrību, un šeit ir brīnišķīgi rakstīts par to, kāda ir Dieva gudrība. Šeit ir brīnišķīgi aprakstīts, kas ir Dieva gudrība, un šeit ir arī tāda interesants vārds, ko mēs varbūt tāds veco laiku vārds, un es viņu tā kā meklēju, ko tas nozīmē, tad vienkārši nozīme ir par šo vārdu ģeķis. Jā, kas ir ģeķis? Tur teiksim, ir aprakstīts par to, kas ir ģeķība. Un ģeķis ir vienkārši, jā, latviešiem tulkots vienkārši muļķis. Tur nav nekas sarežģīts, nekāda baigie tulkojumi, nekāda baigie skaidrojumi, tas ir vienkārši muļķis. Jā, tas ir vienkārši muļķis. Un ģeķība, tā ir muļķība, jā. Un šeit ir rakstīts, ko Jēzus runā, un viņš stāsta par to, Dievs runā, protams, jā, un šeit ir Pāvils atstājis to un rakstījis, un es ticu, ka Dievs to ir licis viņam rakstīt un teikt,
Un mēs lasīsim sākumā no 18. panta. Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topām izglābt, tas ir Dieva spēks. Tad varam ielikt iekšā, jo vēsts par krustu ir muļķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topām izglābt, tas ir Dieva spēks. Šodien pasaulē mēs jau to dzirdējam un zinām to, ka pasaulē šodien cilvēki, daudz nepiekrīt, daudz apsver dažādas iespējas, kā cilvēks var tikt kaut kur, uz kaut kurienu, uz kādu labāku vietu, apsver dažādas iespējas, un cilvēkiem ir pilnīgi neizprotams tas, ko nozīmē krusts. Mēs zinām to, ka mēs vienmēr, pirms piemiņas mīlestību, mēs vienmēr aicinām, lai cilvēks pats sev pārbauda. Un tā doma jau nav tāda, ka mēs tagad paši sev pārbaudi, jo, kā es vienmēr to saku, ja mēs paši sev pārbaudītu, mēs noteikti atrastu kaut ko ļoti labu. Kā cilvēki, ja mēs paši sev pārbaudītu. Es jau neesmu tik slikts, es salīdzinoši sevi ar kādu citu, es jau nemaz neesmu tik slikts. Un mēs saprotam to, ka mēs dziļākā būtībā ļaujam Dievu garam pārbaudīt. Mēs lūdzam, lai Svētais Gars uzrāda, lai Dievs runā, lai Dievs uzrāda, kas tā ir par lietu un kas ir tas, kas traucē, ka mēs arī tāpēc sakam to, kas neizšķirtā kunga miesas pie piemiņas mīlestība, kas neizšķirtā kunga miesas, kas neizprot viņu upuri, kas neizprot to, kāpēc tas tā ir noticis, kad lai atturās. Un šeit arī Dievs skaidri runā par to, ka daudziem šis krusts, šis Golgātas krusts, tā ir muļķība, tā ir ģeķība, tā ir nesaprotama lieta. Un cilvēks to nespēja aptvert, cilvēks to neuzņem, un viņš pat par to neinteresējās, un tās ir pilnīgi kaut kāds stāsts, labs. Es saticis kādu cilvēku, ar ko es kādreiz kopā strādāju, un viņš man ļoti, ļoti, ļoti visam piekrita, ko es stāstīju par Kristu, par Dievu. Viņš saka, tas ir tāds ļoti labs stāsts, kāda, kā viņš man teica, teika, tāda ļoti laba teika. Viņš visam tam piekrīt, tas ir ļoti labs stāsts par Dievu, tā ir laba teika, ar sliktu nobeigumu, teiksim tā, Tas nobeigums pie krusta, tas bija ļoti slikts, jo tālāk jau viņš varbūt nav nemaz dzirdējis un nav pētījis, kas tur notiek, jo cilvēkiem varbūt tas pirmais brīdis ļoti labi patīkams ir Ziemassvētki, visi gaida un mazo bērniņu un visi ļoti patīkami, bet tālāk jau cilvēki neizprot, kas tur ir noticis. Un es gribu runāt šodien nedaudz arī par to, pieskarties par šo gudrību. Kas ir šī gudrība, jo šeit arī tālāk mēs lasām par to, un tāda diezgan spēcīga vārda. Mums liekas, un es nedomāju, kad būt gudram cilvēkam mācīties, iet kaut kādās skolās, mācīties un iegūt izglītību labu un gudrību šīs pasaules lietās, lai tu labu darbu dabūtu, lai tu varētu strādāt, lai tu varētu nopelnīt, jo es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka tu esi gudrs cilvēks, jo mēs iedomājamies tādu situāciju, ka mēs braucam šodien lielākā daļa ar automašīnām, pareizi. Un mēs gribam, lai mūsu automašīnā ir perfekta drošība. Mēs izvēlamies Mercedes, jo tie vācieši saka, ka viņiem ir ļoti laba drošība. Mēs izvēlamies Volvo, jo viņiem ir pat emblēmā iekšā drošības jostas strīpa pāri, drošība. Ļoti laba drošība. Es nereklamēju Volvo, pats braucu ar Volvo. Man Audi labāk patīk, kur Uldis ir mans draugs. Vēl kādiem ir Audi, man labāk Audi patīk, bet mēs gribam drošību. Un es domāju, paldies Dievam par to, ka Dievs ir devis gudrību šiem cilvēkiem, izveidot to, ka mēs piespiežam to pedālīti, pa vidu, ja ir 3 pedāļi mašīnai, kur zinat, ka mēs piespiežam to pedālīti, un Dievs ir devis kādiem cilvēkiem tādu gudrību, ka šis pedālīts piespiežoties visu to lielo mašīnu, labi, vieglā mašīna ir vieglā mašīna, tur 2 tonnas, 1,5 tonnas smaga, bet ka mēs zinām lielās smagās mašīnas, ka viņas var apturēt, viņas var atkal palaist. Tā ir gudrība. Tā ir gudrība, ko šī pasaule dod, ko inženieri, tehnologi un vēl visādi cilvēki ir veidojuši un darījuši un izveidojuši. Tā ir laba gudrība. Tā ir laba gudrība. Šis pats mikrofons, kurā es šodien runāju, ir kādi cilvēki, kuriem ir izglītība, kur ir strādājuši, kur ir mācījušies, un viņi ir izveidojuši, ka es runāju šajā, kā es saku, gana zizlī, es runāju, un viņš skan. Jūs dzirdat, es jums saku tagad celēties kājās, jūs ceļaties, sēžaties, jūs sēžaties, Dievs ir devis gudrību arī šiem cilvēkiem, ārstiem. Mēs zinām to, ka mēs
Mēs dažkārt, protams, mēs ticam Dievam, ka Dievs dziedina, bet mēs saprotam arī to, ka Dievs ir devis gudrību ārstiem tik smalkas lietas. Ja? Asinsvadiņas, nervus sašūt kopā, salikt. Dievs ir devis gudrību, bet šeit, šajā vēstulē korintiešiem, šeit nav runāts par šo gudrību. Un interesanti tas, ka Dievs jau savu spriedumu ir pateicis. Dievs savu spriedumu ir pateicis, Dievs jebkurai lietai, un interesanti ir tas arī, ko es tā vēroju, un saprotu, ka šodien cilvēki uztraucās par Amerikas nākotni, cilvēki uztraucās, protams, par Latvijas nākotni, mēs uztraucamies varbūt tā mazāk par savu ģimenes nākotni, par savu bērnu nākotni, par kaut kādām lietām. Un es tā vienkārši domāju, kad es personīgi priecājos par to, ka Dievs man ir devis tādu gudrību. Es saprotu, ka mēs ik vienas cilvēks, ik viena tauta, ik viena nācija, mēs tiksim tiesāti pēc Dieva vārda. Jūs piekrītat? Lai kāda arī būtu likumi, viņi ir ļoti labi, kā es teicu, Dievs dod gudrību, ja? Dievs dod gudrību, katrai valstī ir savu likumu. Vienā valstī to drīkst, otrā to nedrīkst. Vienā vietā tas ir atļauts, otrā tas nav atļauts. Dievs dod gudrību, un tas ir labi. Mēs šeit dzīvojam, mums ir vajadzīga sakārtotība, mums ir policija, mums ir dažādas struktūras, kas pārzina un pārvalda, un tas ir ļoti labi, ir kaut kāda kārtība nolikta. Bet pēcgalā, kad mēs stāvēsim pie baltā troņa priekšā, mēs tiksim tiesāti visas tautas pēc viena Dieva vārda. Pēc viena Dieva vārda, vai mums patīk tas vai nepatīk, lai kas to arī būtu, vienalga, mēs tiksim tiesāti pēc Dieva vārda, jo tas ir patiesības vārds, un Dievs to ir teicis, un Dievs to ir nolicis. Un interesanti tas, kad par šo gudrību, gudro gudrību, un es domāju, ka ne varbūt burtiski, kā es teicu, kad pilnīgi viss var attiecināt, ka visa gudrība ir pilnīgi slikta un Dievam nepatīkama, bet es domāju, ka šeit vairāk šajā rakstu vietā ir domāts par tādu, cilvēku gudrību, ja? Cilvēka, teiksim, iekšējā gara pretošanos Dieva garām, par tādu gudrību, kad es jau esmu gudrāks, es jau labāk zinu. Es jau labāk saprotu, kā man dzīvot, es zinu, ko man tagad darīt, es zinu, kā tas ir, man vecais tēvs tā darīja, vecā māte, mēs paudzēs tā esam dzīvojuši, un mums viss ir izdevies, un viss ir kārtībā, un man ir gudrība dota, un katra tauta saka, kad viņiem ir tautas gudrības, ja, un metodas, un dažādas lietas. Bet šeit ir interesanti rakstīts tas, ka Dievs jau es tā redzu, ka Dievs jau savu spriedumu ir pateicis, kad es samaitāšu gudro gudrību. Dievs savu spriedumu ir pateicis, šeit mēs varam tālāk to izlasīt. Ja? Mēs lasīsim uz priekšu, mēs izlasījām 18. pantu. Jo ir rakstīts, es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. Dievs šeit nav teicis kaut kādā konkrētā situācijā. Mēs arī redzam, Dieva vārdā ir kādas konkrētas lietas. Vecajā derībā ļoti bieži tas ir rakstīts, ka Dievs lika nākt kaut kādam bailības garam, ja, par karavīriem, viņi tur baidījās, viņi visi aizmuka, viņiem likās, ka viņi dzird kara pulkus, ja, un tur tikai skaņas kaut kādas izdeva un dažādos veidos, bet šeit Dievs skaidri pasaka, ka es samaitāšu gudro gudrību, un es gribu pateikt tiem, kas šodien varbūt domā kaut kādā veidā šo aicinājumu, kad mēs sakām draudzēs, ne tikai mūsu draudzē, bet arī uz ielas varbūt tāpatās kādi evaņģēlisti, kur nāk un tev sludina par Dievu un aicina tev pieņemt Jēzu Kristu kā personīgo glābēju, ka tu domā kaut kādā veidā ar savu gudrību, ja mēs cilvēku uzreiz mēģinām kaut kādā veidā ielikt to iekšā tajā, ko mēs esam iepriekš piedzīvojuši. Mēs mēģinām kaut kādā veidā ielikt to iekšā tajā, ko mēs esam varbūt mācījušies skolā, ko mums varbūt māca sabiedrība, mums māca televīzija, mums māca, kā es teicu, ierašas un pieradums un kaut kādas lietas. Mēs mēģinām to salikt visu kopā, jo cilvēks uzreiz saprot, ka, ja es nākušu pie Dieva, ja es dzirdu aicinājumu, man aicina nākt pie Dieva, nožēlot grēkus, tad mans prāts un mana gudrība uzreiz runā, tas nozīmē, ka man ir jāmainās. Tas nozīmē, ka man ir kaut kas jāatstāj. Tas nozīmē, ka man ir jāiet pilnīgi cits ceļš, kādu es iepriekš gāju. Tā ir cilvēcīgā gudrība, kas saka, nē, es to negribu. Un vēl lielāka gudrība saka, varbūt vēlāk. Atliekam, ja? Mēs nedaudz atliekam, mazliet vēlāk. Un tad mēs sākam mēģināt un skatīties un saprast. Es nezinu, vai es to minēju jau kādreiz,
kādā savā runā vai neminēju, bet es tur, kur es strādāju, tur viens cilvēks, viens puisis, viņš tur, es skatos, viņš lasa daudz no filozofiem, tādiem gudrajiem, pasaules filozofiem, gudrajiem tur tādiem. Viņš mēģina salīdzināt, Dieva vārdu ar šiem filozofiem, ko tas saka un ko šitas saka. To pasaules gudrību. Un šeit ir rakstīts, Dievs skaidri pasaka, kad es samaitāšu gudro gudrību, un prātnieku prātu. Un 20. pants, kur paliek gudrie? Viņš uzdod jautājumu, kur paliek gudrie? Viņš pazīst cilvēkus. Dievs, ticiet man, viņš pazīst cilvēkus. Viņš redz to, ka mums varbūt liekas, mēs esam baigi gudrie. Es saku, neiet runa par to, par kaut kādām tādām laicīgām lietām, kur tev tiešām ir uzdevums, tev ir jābūt gudrībai, lai tu salikt kopā, kas varbūt no tā, cik tu esi gudrs, ir atkarīga cilvēka dzīvība. Mēs zinām to, ka ir celtņi, ir krāni saucamie, kuriem ir jāpaceļ tik un cilvēks iekšā, un tur tiešām ir jābūt gudrībai, lai to visu salikt, lai tas darbotos. Mēs redzam to, ka cik bieži cilvēki kļūdās ar lidmašīnām, kaut ko tur nesadzird vai neredz, vai tāpat tās vilcieni, tur kaut kas mašīnists sajauc kaut ko nedaudz kļūd, tev ir jābūt gudrībai. Dispečeram jābūt gudrībai pārslēgt tās sliedes, izdarīt visu to, lai cilvēki neciest. Es nerunāju par to gudrību, bet es šodien gribu runāt par to gudrību, kas mūsos cīnās, šī mūsu tā cilvēcīgais gars, kas iekšā cīnās pret Dieva garu. Es varu pateikt to atklāti no sevis, no savas dzīves. Es kalpoju Dievam, atgriezos 93. gadā, ir jau pagājis ilgs laiks. Īstenībā ticīgā ģimenē uzaudzis. Bet redziet, tad, kad es dzīvoju šajā sabiedrībā, šajā visā pasaulē, es arī dzirdu to, kas ir nevienmēr tas, kas ir šeit draudzē, un ko runā, un kas ir patiesības vēsts. Un tad sanāk tā, kad bieži ir tā, ka mums ir jāsalīdzina, mēs saliekam tā kā blakām, un mēs salīdzinām. Bet es nesalīdzinu ar tādu domu, ka tagad pārsvērties uz pasaules pusi, salīdzinu ar tādu domu, kad es saprotu un redzu Dievu vārdu kā autoritāti. Es salīdzinu no tāda skatu punkta, ka es redzu Dievu vārdu kā autoritāti, es redzu Dievu vārdu kā vissvarīgāko, kā patiesību, un tad es salīdzinu ar šīs pasaules gudrību. Un es bieži redzu to, kad izkrīt. Jūs ziniet, kas ir Dieva gudrība? Dieva gudrība ir ticība. Tā ir paļaušanās uz neredzamām lietām. Dieva gudrība ir piedzīvot žēlastību, tad, kad pasaule tev pasaka, neko nevar darīt. Dieva gudrība ir tad, kad ārsts tev pasaka, kad viss ar tevi ir cauri, tev nekas nevar neko līdzēt, un mēs zinām, ka Jēzus Kristus brūcēs mēs esam dziedināti. Tā ir Dieva gudrība. Tā ir Dieva gudrība. Ka Pāvils un Pēters vai kur Sīla atradās cietumā, viņi dziedāja slavas dziesmas, lai gan viņiem apkārt nebija tie apstākļi, ka varētu priecāties. Viņi nezina, vai viņa dzīve no turienes iznāks. Tā ir Dieva gudrība, kad Svētais Gars viņiem dod šo prieku, ka viņi pagodina, kā es teicu, ka Svētais Gars ir tas, kā mēs lasījām, kas ceļ Jēzus vārdu godā. Tā ir Dieva gudrība. Tā ir Dieva gudrība, kad es varu paklausīt un teikt, Kungs, es esmu grēkojis, Kungs, piedod tu man, Dievs parāda man žēlastību. Pasaulē tā ir ģeķība. Pasaule to uzskata, ka tu esi vājš, tu esi nespēcīgs, tu neko nevari, tev jāstāv, tev jāparāda, kad viss ir kārtībā, lai gan tev ir varbūt slikti un tev viss jūk un brūk un tev jābūt entuziasmam. Ja tavs entuziasms ir pamatots, balstīts uz Dieva vārdu, tad viss ir kārtībā. Bet ja tavs entuziasms ir pamatots uz tikai vienkārši uz veiksmi, tu zaudēsi. Dieva gudrība tā nav tāda pat, tāpēc Dievs arī saka to, un es gribu pateikt to varbūt tiem, kur šodien domā, kad cenšoties kaut ko meklēt no pasaules gudrības, kaut ko paņemt no pasaules gudrības, lai iepazītu Dievu, viņi cietīs zaudējumu. Jo Dievs saka, ka viņš šīs pasaules gudros ir licis kaunā. Un, kad mēs tālāk lasām, mēs arī to piedzīvojam, redzam to, kad
Dieva vārdā mēs redzam to, ka Dievs ir vienmēr pacēlis nevis kaut kādus gudros. Mēs pat redzam to, ka vecajā derībā tik daudz no ķēniņiem, kuriem bija vara. Es nedomāju šodien par Sālamanu, tam bija īpaša gudrība no Dieva dot, kas bija prasījis no Dieva, un tur ir rakstīts, ka tāda gudrība vairāk nevienam nebūs un nav dota, bet tik daudz šo valdnieku, kā mēs lasām vecajā derībā, tik daudz šo valdnieku, viņi lielākā daļa, viņi atkrita no Dieva. Ziniet, es gribu pateikt to, ka vislielākā gudrība ir kalpot Dievam. Vislielākā gudrība ir kalpot Dievam. Un bez tam ir pārējās lietas pakārtotas, ka Dievs dod tev veiksmi, Dievs tev dod gudrību arī strādāt un izlietot to gudrību, ko tu esi iemācījies, ko tu esi iegūvis. Es tā pavēroju kaut kā, kad Dievs izceļ savējos arī starp neticīgajiem, ja, darbā ar veikšanos, ar veiksmi. Piemērs ir mana sieva, ja, kura darbā vienmēr ir nobijusies un viņa atnāk mājās un saka, es nezinu, kā būs, un Dievs viņu ir svētījis, un es to redzu, ka Dievs viņu svētī, viņa pat apzinās to, viņa vienmēr saka, ka Dievs man palīdzēs, Dievs vadīs, un Dievs izceļ ārā, un es redzu to, un arī viņa stāsta, kad apkārt tie, kur ir draugi, parādās īstie draugi, tad, kad tev veicās, ja, un iet, un citi pat domā, ka viņi kaut kāda ir, kā viņai tur pateica, ragana, ja, ka viņa kaut kāda ragana burve, kaut kāda šamane, ja, jo viņa tā mākot dabūt tos cilvēkus, viņai saistībā ar cilvēkiem, ja, bankā darbs. Un kā viņa tagad tā māk kaut kādā veidā to visu izdarīt, ja, ka viņa kaut kas te viņa nav. Ja viņa nav tāda kā, viņa savādāka. Ja viņa ir savāda, tad cilvēkam uzreiz liekas, kad ir tas otrais grāvis, ja, kad tas otrais grāvis ir, kad, tagad viņi ir, ja, ka viņi kaut ko... Es redzu to, ka Dievs tiešām pašķir gudrību, un Dievs tiešām dod gudrību, un Dievs tad, kad tu sāc kalpot Dievam, Dievs tevi izved laukā, un tiešām parādās tas, un šeit Dievs it kā šajā rakstu vietā ar Pāvilu, ja, viņš runā par to, kad netiecieties pēc šīs pasaules gudrības un nemēģiniet kaut kā, salikt kopā un mērīt un atrast kaut kādu attaisnojumu. Cilvēki daudz, gudri cilvēki, ja. Es nezinu, vai tā ir patiesība vai nav patiesība. Bet man Siguldā, kad es biju mācītājs, tur bija kāda sieviete, viņa arī, vēl joprojām kalpo Dievam. Viņa, es nemaldos, viņa kaut kādā no augstskolām, viņa bija pasniedzēja, viņa vēl joprojām, man liekas, ir tur strādā. Un tad viņa saka, kad viņa stāsta savām kolēģiem un tādiem augstu izglītotiem cilvēkiem, un viņa saka, es nesaprotu, kā neaiziet, kā nesaprot. Tāpēc kaut kādu laiku mēs runājam, viņi saka, es saprotu, ka šie cilvēki, viņi ir tik daudz iegūši, viņiem ir tik liela šī pasaulīgā bagāža, šī gudrība, šie filozofi un šie attaisnojumi un šie skaidrojumi, kāpēc tas ir tā, jo ziniet, tad, kad tu neesi, cilvēki mēģina dažādos veidos, ja viņiem ir, konkrēti lietas nolikts, un tas ir tā, tā kā formulā, ja, viss pēc secības, un tad notiks tā un tā. Mēs zinām, ka pie Dieva ir, kā es teicu, pilnīgi savādāk. Ja? Cilvēks pasaka, neko nevar darīt. Dievs saka, kad tur, kur beidzās cilvēka gudrība, ja? tur Dieva gudrība nekad un nemūžam nebeigsies. Un Dieva spēks ir spēcīgs, ja? Un viņš parādās mūsu nespēkā. Mums ir pilnīgi cita, kā es kādreiz teicu, mums ir cita konstitūcija. Mums ir pilnīgi cita konstitūcija. Mēs dzīvojam pēc citiem likumiem. Ja tas tā nav, tad ir nožēlojami. Mēs dzīvojam un skatāmies kā pasaulē. Tad Dievs saka, kad mēs tiksim tiesāti pēc Dieva vārda, ik viens. Dievs mums arī dod gudrību, protams, no šīs pasaules gudrībām, no visām lietām, kā es teicu, kaut ko paņemt. Un tas ir ļoti svarīgi. Un tad šī sieviete teica, ka ir ļoti grūti uzrunāt cilvēkus, kuriem ir laba izglītība, augstākā izglītība, kur ir izglītot cilvēki, ir ļoti grūti uzrunāt, un viņiem ir ļoti grūti saprast. Vienkārši šo Dieva vārdu, kur Dieva vārds saka, ka viņš ir tik vienkārši, ka tur nepraši nevar maldīties un pilnīgi skaidri saprotams, ka mazs bērns pat saprot. Mēs jau šodien mēģinam kaut kādā veidā bērnus aizsniegt, un mums ir bērnu bībele, ilustrētā bībele, jauniešu bībele, tālbraucēju bībele, kas tur vēl bija, Es zinu, ka motociklistiem tūlīt būs kaut kāda baikeri bībele būs un vēl kaut kāda. Mēs domājam,
kaut kādā veidā, jā, tur tagad mainīt, bet man liekas, ka pilnīgi pietiek ar to Bībeli, kas ir pilnīgi visiem. Jo Dieva vārds ir dzīvs vārds. Un nevienmēr tam mazam bērnam varbūt tiešām ir visa vecā derība, jā, par asinīm, par zobenu, par to, ka tur visi tika nogalināti un visi bija beigti, jā. Nevienmēr tam bērnam varbūt tas ir jālasa, un viņš arī to lasīs. Bet es domāju, ka Dieva vārds ir pilnīgi skaidrs, saprotams, un viņi teica par to, ka šiem gudrajiem cilvēkiem, viņiem tā kā, viņiem tā viņa gudrība, viņi kaut kādā veidā uztais tādu, cietoksni lielu augstu. Viņi mēģina kaut kādā veidā saprast ar prātu to, jā. Un tad nāk ārā visādi tie jautājumi, kur tad Dievs radās vispār, jā. Kur viņš vispār tāds uzradās, ka viņš viss ir radījis? Viņam kaut kur vajadzēja uzrasties. Un tad vēl visādi jautājumi, kāpēc tā, kāpēc šitā, kāpēc tā, kāpēc šitā. Es domāju, ka mēs, kur esam jaunpiedzimuši, nākam pie Dieva un pazīstam Dievu, es domāju, mums šie jautājumi sen jau ir, viņi kaut kur pazūd. Jūs man piekrītat? Tad, kad tu nāc patiesi nožēlo grēkus, tad, kad tu esi, kā saka, puņķos un asarās Dievu priekšā, pazūd tie muļķīgie jautājumi, kur kādreiz bija. Man viņi pazuda. Man viņi pazuda. Un es varu pateikt, arī šodien ir tādas lietas, ko es neizprotu. Ja? Ne viss mums ir saprotams, es neizprotu, bet es varu pateikt to, ka tad, kad es nāku Dievu priekšā un saku, kungs, Dievs piedod, ja es nesaprotu. Dievs piedod, ja es nesaprotu, es saprotu, ka tajā brīdī nonāk miers, ja? Varētu teikt, tas jautājums tiek atcelts un atlikts, jo Bāvils arī raksta Korintiešiem 13. nodaļā, ja nemaldos, ka ne viss mums ir pilnīgi saprotams, ja? Ne mums ir pilnīga atziņa, ne viss mums ir saprotams, ka mēs nāksim godībā, mēs sapratīsim, un lasīsim nedaudz tālāk. 21. Jo, kad pasaule savu gudrību, Dievu viņa gudrībā neatzina. Šeit ir pilnīgi viss skaidri pateikts, tāds, pilnīgi varētu teikt, lēmums jau sen no Dieva ir izteikts. Un ja to daudzreiz varbūt izlasīt pat, tādu izglītot cilvēku, gudri cilvēku, kur ir gudri, un es nesmējos un nedomāju, ka tā gudrība, ko viņi ir iegūši, tā ir pilnīgi nederīga un nevajadzīga. Es saku, tad, kad mēs nākam pie Dieva, atzīstam Dievu, pieņemam Dievu, tad tā gudrība, ko mēs iegūstam skolās, ko mēs esam iemācījušies, Dievs to griež par labu, Dievs to griež par svētību, un tu vari kalpot un brīnišķīgā veidā kalpot, ja? Un varbūt, ja tu nekalpo ar to, ka tu kaut kādā veidā draudzē pienesumu nes ar savu izglītību, ar savu ārodu, ja? vai kaut kādā veidā, tad varbūt tas tavs labais darbs, ko tu dari, ko ir devusi tavu izglītība, tu vari labi ziedot draudzē, 10. tiesu, pareizi. Arī tas ir pienesums, arī tā ir kalpošana, arī tā ir Dieva gudrība, ja? Bet šeit viņš pilnīgi runā pavisam par kaut ko citu, ja? Šeit mēs lasām, ja? Kad pasaule ar savu gudrību, Dievu viņa gudrībā neatzina, tad Dievam lapa tika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Šeit pilnīgi skaidri ir pateikts tas, kad ne ar kaut kādu gudrību, kaut kādā veidā, ar kaut kādām citām lietām, jā, kaut kādām, es pat nezinu ar kādām lietām, jā, bet šī pasaules gudrība, viņa ir diezgan laba, un īstenībā, es neesmu lasījis daudz, bet nedaudz tā ieskatījies tajos visos filozofos, gudrajos un tādos, arī tur tādas labas atziņas ir, tādas labas atziņas, ja, tāda, gudrība tāda tiešām, un es nedomāju, un tas atkal ir tāds interesants tāda lieta, kad, ja tas cilvēks ir dzīvs, un tas cilvēks ir Dieva radība, es nerunāju tagad par to, viņš ir ticīgs vai neticīgs, bet cilvēks ir dzīvs, Dievs viņu ir radījis, viņš ir Dieva radība, tas ir neapgāžami, tas tā noteikti ir. Vienīgi tas ir tas, ka tajā brīdī viņš nekalpo Dievam, viņš nepazīst Dievu. Bet tāpatās Dievs viņam ir devis to gudrību. Un dažkārt Dievs izmanto varbūt arī šos cilvēkus, kur nepazīst Dievu, ja, lai kaut kādā veidā parādītu to, kad ir Dievs. Kad ir kaut kas vairāk, un es arī dzirdēju to, ka šie cilvēki, viņiem liekas, ka viņi ir kaut ko sasnieguši visā šajā filozofijā, šajās gudrībās, šajās atziņās, un tad viņi nāk pie kaut kāda slēdziena. Un daudz, kur ir arī atgriezušies un nākuši pie Dieva, viņi ir nākuši pie kaut kāda slēdziena un sapratuši, kad visā tajā gudrībā, kas viņiem bija, kaut kas trūka, viņi saprata, kad ir kaut kas vairāk.
Kad ir kaut kas vairāk, un tad, kad viņi ir atzinuši Dievu un nākuši pie Dieva, tad viņi sapratuši, ka jā, tagad ir pietiekoši. Un lielākā daļa no viss tā, ko viņi ir piedzīvojuši un ko viņi ir teikuši, kas ir ļoti svarīgi un ļoti, ļoti būtiski, viņi to ir vispār atmetuši. Un pateikuši, kā Pāvils saka, ja, ka tie ir pilnīgi mēsli. Tas ir pilnīgi nevajadzīgs. Un šeit viņš skaidri runā to, kad 21. pantā, ja, ka pasaule savu gudrību, ja, kad pasaule savu gudrību, Dievu viņa gudrībā neatzina, tad Dievam lapa tik izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem ir apgrēcība un pagāniem ģeķība. Bet tiem, kas aicināti, tik labi jūdiem, kā grieķiem Dieva spēks un Dieva gudrība. Man šeit uzrunā tieši šī 24. pantā, bet tiem, kas aicināti. Un tas ir tas ļoti, ļoti būtiskais un ļoti svarīgais visā tajā, kad mēs tiekam aicināti ik viens. Mēs aicinam dažādos veidos. Mēs aicinam svētdienā no kancels, aicinam uz ielas evanģelizācijā, aicinam dažādos veidos un cilvēki tiek uzrunāti un aicināti un nevienmēr visi atsaucās, bet tie, kas atsaucās, un Dievs saka, tie, kas atsaucās tam, ja, kur ir aicināti, tik labi jūdam kā grieķim, mēs varam arī sevi ielikt iekšā, Dieva spēks un Dieva gudrība. Vienā vārdā sakot, Dievs saka, ka īstā gudrība ir bīties Dievu. Kad īstā gudrība ir meklēt Dievu. Tā ir īstā gudrība. Ka mēs atzīstam Dievu pasaulē, tā ir muļķība, tā ir ģeķība, viņi to neizprot, viņi to nesaprot, kā var kaut kas pie krusta, kaut ko izmainīt, kā var kaut kādas asinis izlīt, un viņas var mazgāt un šķīstīt un piedot, viņi to nesaprot. Viņi to nesaprot, kas mums liekas vienkāršāk par vienkārši, mēs to pieņemam, mēs par to gavilējam, mēs par to priecājamies, mēs to uztveram kaut ko kā visaugstāko, ja, kā visbrīnišķīgāko, ko mēs esam dzīvē piedzīvojuši, pasaulē tiem pašiem gudriem cilvēkiem, augstu izglītotiem, kur varētu izvilkt ārā mapas, ja, un parādīt varbūt apliecības, kur viņiem ir tāds grāds un viss, ko vien var, viņi to nesaprot. Mēs varam arī to norakstīt uz to, ka Dieva vārds saka, kad acis ir aizdarītas, ja, sirds ir aizdarīta. Dievs mums ir devis tādu bagātību, ko mēs pat neaptveram savā prātu. Tādu bagātību, ka mēs varam saprast to, kas nāk no Dieva. Ka mēs saņēmuši svētā gara piepildījumu, varam satvert to, kas nāk no Dieva gara. Tā ir tāda gudrība. Tā ir tāda gudrība, ka mēs varam šodien paļauties uz Dievu, ka mēs varam ticēt, lai kāda arī mums būtu problēma, ka mēs varam paļauties uz Dievu, mēs varam ticēt, ka Dievs spēj mainīt, Dievs spēj darīt. Un šeit tālāk mēs varam lasīt to, ja, kad viņš runā par to, kad lapa tika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. To mēs izlasījām 25. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva spēks ir stiprāks nekā cilvēki. Raugiet, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz varano un nav daudz augsti dzimušo. Bet kas ģeķīgs pasaulē, kas muļķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros. Un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. Pasaulē šodien ir daudz un dažādas tādas, gudrības, ja, un veidi, kādā veidā aizsniegt kaut ko, panākt kaut ko. Un cilvēkiem šodien liekas, ka tā ir gudrība, ēst tikai zāli, ja, tā ir gudrība, ja, jo tu sevi uzturi, un es pat nezināju, kad ēdot zāli un svaigus gurķus, tu vari attīrīt sev garīgi, ja, attīrīt sev garīgi varot, un tas būtu
brīnišķīgi, ne? Ka mēs sēdamies kārtīgi salātus vienās pusdienās un mēs esam garīgi tīri. Pareizos noteikti, tur vajag mārupus nedēļ, tur vajag no kaut kādām dārzniecībām itīgi tīros, īstos, pareizos un noskalots kaut kādos īstos ūdeņos, Latvijas tīros, jā, un latvieši jau pieliek klāt ritīgi to visu, kas ir, tā lai būtu, tā kārtīgi, jā, drošībai. Dažādas ir gudrības, kādā veidā tu vari, un cilvēkiem stāst, kādā veidā, un es te, nesen vēl lasīju, jā, kad uzradies, viņš jau sen jau īstenībā laikam ir kaut kāds tur atkal gudrais gaišreģis Latvijā, kurš tur visus tur dara brīvus un attīra čakras, un kuras ir tur, viens tur nokritis no stalažām, varbūt lasiet kāds, jā, un tad viņš tur bija invalīds un paralizēts, un tad viņš tur sāka staigāt, un tad viņš stāsta, ka viņš ir attīrījis tur to krītot no tām stalažām, viņam 5. čakra ir aizsitusies ciet, un tad viņš viņu ir attīrījis, un tad šis aizgājis. Bet, ir kaut kādas lietas, ko viņš nevarot pacelt vēl, tur atbrīvot, ja, no kaut kādiem insultiem, kaut ko tur nevarot, tur kaut ko, un tad, bišķi aizšāvus pa tāla tam čakrām bija, jo tas, viņš bija nokritis, un viņš vispār nebija runājis, un tā kā viņš tagad to 5. čakru viņam attaisīja, tad viņš bija sācis runāt angļu valodā latvietis. Bija aizšāvis kaut kur garām, laikam, bišķi pa spēcīgi to devu, jā, un cilvēks ampelējās, viņš no zilās martas tur ir dabujis to un visu un ko, un jā, viņam ir iekšā Dieva vārds. Viņam ir arī ar Dievu, viņam ir Bībele, tā kā it kā viņš pats stāsta, ka viņam Dievu priekšā, un tur visi kopā tāds ķīsels, un cilvēkiem liekas, ka tā ir gudrība. Tā ir gudrība, tas ir spēks, tur rinda stāvot, un tur tā un šitā, lai gan tas jau laikam, es nezinu, vai tagad jau ir oficiāli īsti jau likums pieņemts vai nav, bet tā ir tāda nelikumīga darbība, jā, tie buri un zilnieki, kaut ko te runāja par to, vai īstenībā ir jau vai nav, es nezinu to likumdošanu, bet it kā tā kā doma bija par to, ka tas ir nelikumīgi un to nedrīksties tādu darīt, jā. Bet cilvēkam arī tā liekas ir gudrība. Tā liekas ir gudrība, ka viņš var aiziet pie kāda zilnieka vai buru vai kaut kā, pasauli ir dažādos veidos parāda to savu gudrību, bet mums ir vienkārši Dieva vārds. Un, kad es pasaku šo vārdu vienkārši, tad varbūt kādam liekas, tas ir laikam pa vienkārši, nekas tad tur nevar būt, ja viņš ir vienkārši. Tu saki, viņš ir vienkārši. Es runāju par to, kādēļ viņš ir vienkārši, viņš ir saprotams, viņš ir satverams katram, viņš ir personīgi dots katram. Šī žēlastība ir dota katram cilvēkam, kas nāk pie Dieva, ir spēja un iespēja mainīt dzīvi, lai tu arī būtu gudrs. Tev nav jāpaliek tagad pēkšņi muļķim un jāsaplēš visi tie tavu diplomi, visas tās tavas iegūtās zināšanas. Kā es teicu, es ticu, ka Dievs to var vērst par labu. Dievs to var vērst par labu, bet šī gudrība, ko šeit raksta Pāvils, viņi ir domāti par šo garīgo gudrību, par to, ka tu pieņem savu personīgo glābēju, ka tu saproti to, ka tev tā tava gudrība, ko tu esi iegūs, ar ko tu varbūt visu laiku esi dzīvojis, ar tavām parašām, varbūt ieradumiem, varbūt ģimenes tradīcijām, ar tām tu nevarēsi atspēkot un stāties tā kunga priekšā, tā kunga dienā un teikt, te ir viss mana izglītība, kungs, tu redzi, es biju aizņemts, vispār mācījos, un te ir mūsu ģimenes parašas, te ir mūsu ieradumi, te ir mani ieradumi, viņi strādā, viņi pasaulē strādā. Ir arī cilvēki, kuri nodzīvojuši ļoti labu dzīvi. Es domāju, ka arī ar visiem saviem ieradumiem un paradumiem, jā, ir nodzīvojuši labu dzīvi. Es personīgi zinu, kā cilvēku, kurš bija nopīpējis no saviem 90 gadiem, bija nopīpējis, vismaz 80 gandrīz. Viņš teica, ka viņš vispār no kaut kādas skolas vecuma sācis, un viņam veselība bija tāda, kā, vislabākā. Un viņš teica, ir kādas problēmas, jā. Un varbūt kādam liekas, tā ir gudrība, jāsāk pīpēt ir, jā. Es tik daudz esmu dzirdējis cilvēkus, kuri nodzīvojuši ir pie 100 gadu, jā, un veca māmiņa, sirma māmiņa, un viņi stāv un viņi intervē, un viņi tagad prasa viņai, kāds ir jūsu ilgās dzīves noslēpums, kāds ir jūsu noslēpums, un es tagad gaidu tos vārdus. Es kalpoju Dievam, jā, man dievbība, vai, vienalga, es vismaz aizēju uz baznīcu, zinu, ko viņi saka, 50 gramus. No rīta 50 vakarā. Televīzijas priekšā. Tur bērns, tur nebija rakstīts plus 18. Ja? Panorāmā 50 rītā, 50 vakarā. Es atceros, ka es slimnīcā vienu brīdi biju nokļuvis. Tad man teica, iziesiet ārā, tad bišķiņ ieņemiet bišķiņ. Asins ritei.
jums tāds bāliņš, jūs tāds ieņemiet asins. Es atceros Māris, Oglu Māris, varbūt kādu zinat, ja? Viņš tikko bija, mēs lūdzam un kādreiz tur cīnījāmies kādā mājas grupā, un tikko viņš bija ticis vaļā no zeršanas, mēs jau bijām sasnieguši, viņš arī nokļūst bija slimnīcā, un dakteri viņam pasaka 50 no rīta, 50 vakarā jūsu vainas dēļ, ja? Tikko cilvēks ticis no alkohola vaļā. Viņš to sāsta, pēc tam arī aizgāja, ne tikai 50, bet kārtīgi bija 150 un 250 un 700 bija grami dienā. Tā ir cilvēkiem liekas gudrība, ja? Kāda tev ir gudrība, kā tu tagad to dari, bet Dievs saka, ka tā ir cilvēka gudrība kalpot, un viņš vēro no debesīm, es nemaldos, kaut kur ir rakstīts, ka viņš vēro no debesīm, ja? vai psalmos, vai kur, neatceros īsti tagad pateikt, bet ka viņš vēro, vai ir kāds gudrs, kas bīstās Dievu, ka viņš vēro no debesīm, vai ir kāds gudrs, kas bīstās Dievu. Dievs tādā veidā tevi un mani vēro un vērtē. Es saku, nav atmetam mūsu gudrību, ko mēs iegūstam skolā, tas ir ļoti labi. Es nedomāju, ka tagad patiesie kristieši visi ir 4 klašu izglītība. Ja? Māku saskaitīt, cik man jāziedo un saprot, kas ir rakstīts, ja, vai uz baznīcas durvīm. Ja, varu izburtot. Ne tādā veidā mēs parādām pazemību vai dievbību, bet es domāju tādā veidā, ka mēs atliekam to visu gudrību malā. Mēs paliekam visu malā, mēs nemēģinām kaut kādā veidā Dievu saprast caur gudrību, caur pasaulīgu gudrību. Jo, ja mēs pieliksim klāt, tad mums neies kopā. Mums nekādā gadījumā neies kopā, jo, kā es teicu, pie Dieva viss ir savādāk. Tur, kur beidzās cilvēku gudrība, tur sākās Dieva gudrība. Tur, kur cilvēkam pasaka, ārsts neko nevar darīt, tur tas kungs dziedina un paceļ. Tur, kur cilvēks stāv pie savu tuvinieka kapa un saka, tas ir miris jau sen, un tie, kur ir mediķi pateikti, jā, pēc cik stundām vai pēc cik ilga laika tur smadzenes atmirst un viss ir cauri, neko tur nevar vairāk darīt, jā, un cilvēki ir cēlušies augšā no miroņiem. Bībele arī piemērs par Lācaru, ja, ka tur pat ir rakstīts 4 dienas, jau viņš smirdēja, tas nozīmē, ka viss ir cauri. Viņš cēlās un nāca ārā no kapa, viņš nāca ārā dzīvs, Dievs viņu pacēla. Tā ir Dieva gudrība, kas cilvēkam ir neaptveram, nesaprotam, mēs pilnībā līdz galam nevaram saprast, kā tas darbojas un kā tas ir. Ir kāda lieta, ko es gribu pateikt. Es jūtu un es nojaušu. Kā ir teikts, ka Dieva vārdā teica, kad gars ir tas, svētais gars ir tas, kas pagodina Jēzu, un es gribu pagodināt sev kungu. Turpat jau pēc 9 gadu ciešanām savā miesā es jūtu, ka Dievs man ir dziedinājis. Šobrīd jūtos ne tā, kā visus 9 gadus es jūties. Un es gribu apliecināt, un es to jūtu, es to nevaru pateikt. Es biju jau augustā uz pārbaudēm, bet es vakar biju pie dakteris, un viņi uz manīm skatās tādām acīm un prasa man par lietām, kam man vajadzēja būt, un viņas man nav. Man ir aizdoms, ka tas kungs man ir dziedinājis. Halleluja, slāva Tev, Tēvs! Slāva Tev, Tēvs! Es Tev pateicos, kungs! Es Tev pateicos, Tēvs, ka tā ir Tava gudrība, kungs! Ka tā ir Tava gudrība, un ziniet, tā slimība, kas man bija, es jau tā gribu teikt to, tā ir slimība, ko nevar izārstēt. Tas ir čūlainas kolīts. Viņi nav izārstējami, viņi ir apārstējami, un es laiku riju zāles. Pa 8 tabletēm dienā. Es jau viņas tā biju norījies, ka man jau aizgāja tik tālu, ka man jau šeit barības vadā jau izveidojušās čūlas, ka šī skāba jau nāk augšā un viss tur jau kaut kā ir samaitājies. Es nevaru pateikt, es dotā brīdī nevaru pateikt, man pēc jaunā gada ir jāiet saucamā kobra rīta, bet es ticu, ka tur būs viss kārtībā un būs tīrs. Jo es saku, es nevaru to savādāk pateikt. Es nevaru to savādāk pateikt. Ja
ja es pēc 9 gadiem, tas bija 2008. gadā, kad man noteica šo slimību, es esmu dažādi jūties. Un es esmu jūties dažādi jau līdz augustam šī gada. Bet šobrīd, kā es jūtos, un interesanti ir tas, ka tas nav tā, kad man pamainīja zāles. Es neticu, ka tas ir no zālēm, jo tās zāles nevienmēr es dzēru. Es tāds slinks, es neticu īsti zālēm. Ja man arī pasaka, ka tās zāles īstenībā man nevar izārstēt. Ziniet, jums pateikt, konkrēti šeit ir jūsu zāles, dzeriet, jums padzersiet un pāries, ja? Bet ja tev pasaka, dzer zāles, tas tev vienkārši uzturēs. Un nekāda prieka nav. Bet es ticu, ka Dievs man ir izcēlis. Es ticu, ka Dievs man ir dziedinājis, jo es ilgāku laiku jau nedzēru tās zāles, un es jutos labāk. Un ziniet, pēc kura brīža es jutos labāk? To es ieši atceros, tad, kad bija Gunstānas dzimšanas diena, man baigi sliktais garstāvoklis bija. Nevis tāpēc, ka mācītāja Guntai dzimšanas diena bija un 60 gadi, bet tāpēc, ka es biju pie daktera un viņi man tur sabaidīja, viņi man pateica, ka tagad jau ir tā, ka no tā, teiksim, tās zarnas, kur tev ir tas iekaisums, tas čūlēnais kolīdis, tev ir aizgājis jau šeit uz barības vadu un tur ir čūla un tur ir, tā kā tāda laba vieta, kur vēža šūnām izveidoties un no tām analīzēm paņemot, tur jau, kaut kas jau tāds veidojās, vai labdabīgs, vai ļaundabīgs, nezinu, bet kaut kas tur tāds esot jau. Un man tas garstāvoklis tāds īstenībā tāds nevisai labs bija pēc visu tā. Un es braucu mājās un lūdzu Dievu, un domāju par to, ka Dievs, tu redzi, bērni man jau ir izauguši, man saka mazi bērni, 18 gadi garši, ja? Man jāskatās jau šitā. Kā viņš kādreiz uz manīm skatījās, tā es tagad uz viņu skatos, jā, un meita arī jau ir 13 gadi, bērnu vairs nav, protams, mazi, jā, es domāju, ka, ja māte ir 80 gadi vai 90 gadi, arī 60 gadīgais dēls ir mazs vēl, jā, tas tā ir, tur neko nevar darīt, bet es tā braucu mājās un, ziniet, tas viss sāka mainīties pēc tā brīža, es jau ar daudziem pat pastrīdējos jau visā tajā procesā, ka es pateicu, es gribu mājās. Es domāju, debes mājās. Un tu esi jauns, tev mazi bērni. Es gribu mājās, es neredzu nekādu tādu, kā saka, dzīves kvalitāti, ja? Es nedomāju, ka man tagad depresija uznāca, bet es saprotu, ka tas ir kaut kas labāks, un uz to mums ir jātiecās, un tas nav nekas, tā arī tāda Dieva gudrība. Un es to atstāju Dievu ziņā. Es teicu, Dievs, es esmu gatavs tikai vienīgais, par ko es uztraucos, ne tik daudz par saviem bērniem, par ģimeni, par vēl kaut kādām lietām, ja, tur kāds varbūt domā, vai tur to vajag, vēl šito vajag, ko tur vajag. Man tāds vienīgais nosacījums bija, kungs sagatavo mani. Es gribu aiziet tiešām pie tevis, sagatavotu mani, lai man nekas neizšauj, bet es esmu gatavs, kungs, iet mājās, ja tu man ņem, jo ja man tiešām tā ir, ka man ir kaut kas tik šausmīgi, un pagāja kaut kāds laiks, un es tur padalījos ar kādiem tur brāļiem, ticīgajiem, visu, ko tu tagad mājās, kas tu tik vecs, tev bērni, tev šitas, tev kas, un tik kabināja man enkurus klāt, lai tik es kārtīgi ierokos iekšā zemē, ja, un tūlītās vēl kaut ko, un visu. Un es sapratu, ka tā brīvība, ka es varu savus nastas, tas ir tas, ko Dievvārds saka, mēs nometam savus nastas, ja. Ka mēs noliekam savus nastas, savus rūpes, savu problēmu, ka mēs pilnībā sakam, kungs, šeit es esmu, es nedomāju, ka es tagad nolaidu rokas vai pacēlu rokas un eju dibenā, man neko nevajag, jā, un depresijā. Es savus rokas un savus nastas metu pie tā kunga, es pacēlu pret viņu, es teicu, kungs, es nespēju. Es domāju, ka man sieva to var apliecināt, ka es esmu daudz enerģiskāks pa viņu. Es nostrādāju darbā vēl un mājās vēl remontu taisu, un man ir spēks, un man ir enerģija, un man ir dzīves prieks, un es varu kustēties un darboties, un tas notika pēc tā brīža, kad es visu noliku pie tā kunga kājām. Un tā ir gudrība. Ticiet man, tā ir gudrība. Nevis meklēt tagad, ja? Ko varētu darīt? Varbūt uz Izraēlu aizbraukt, varbūt tur kāds dakteris ir, varbūt tur aizbraukt, ja? Tagad varbūt sametiet man naudu, ja? Es nesaku par to, kad ir gadījumi, kad varbūt vajag konkrēti un ir tā nauda, viņa samesta, ja? Bet es gribu pateikt to, un es esmu pateicīgs Dievam par to, kad es varu piedzīvot un pateikt, un publiski to pateikt, ka tas kungs ir mūsu ārsts.
Tas kungs ir mūsu ārsts, un viņš ir dzīvs šodien, un viņš dara veselu šodien. Un viņam nav neiespējama lieta. Un es to šodien gribu apliecināt. Es nevaru to šodien pateikt 100%. Man nav papīra no daktera, ka es esmu pilnīgi vesels, ka man viss ir pilnībā dziedināts. Bet es sirdī jūtu, un es to gribu apliecināt savu kungu, ka viņš ir ārsts, ka viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un es esmu pateicīgs Dievam, es šeit sēdēju un cīnījos, vai to teikt, vai to neteikt. Es šeit runāju Dievu vārdu, un es cīnījos to teikt, vai to neteikt. Un es pilnībā izjūtu to, ka Svētais Gars man lika to apliecināt, lai gan es vēl to nezinu pilnīgi 100%. Bet es ticu, un manu ticību, un manu paļāvību, un manu cerību neviens nevar nozagt. Es zinu to, ka ienaidnieks to grib darīt. Viņš to grib darīt tavā dzīvē un manā dzīvē. Un ja tev šodien ir kādas problēmas, ja tev šodien vēl nav redzams, varbūt tas mākonīts ir tik maziņš, vai viņš vispār nav redzams, tad zini, tavs Dievs ir liels. Un tā ir gudrība. Tā ir gudrība satvert to. Nevienmēr tu redzēsi. Dievvārds saka, ka ticība ir paļāvība uz to kungu, uz neredzamām lietām. Nevienmēr mēs varam satvert. Un tā ir gudrība, jo pasaule saka, man vajag redzēt, man vajag satamdīt, man vajag izskaidrojumu, man vajag pierādījumu. Bet ticīgais saka, es paļaujos, es ticu, es zinu, mans kungs ir dzīvs. Tā ir gudrība. Tā ir gudrība. Un es šo gudrību sakot, noteikti daudz šodien, kas varbūt man arī dzird, viņi saka, tā ir muļķība, tā ir ģeķība. Bet Dievs saka, tādā veidā, ka mēs apliecinām, kad mēs paļaujamies, mēs pagodinām savu kungu, mēs pagodinām savu pestītāju. Es to saku šodien, tāpēc es saku to, tas nav tā, ka man ir bijuši, kad es labāk jūtos kādu brīdi, sliktāk jūtos kādu brīdi, slimnīcā es pagulējis kādu brīdi. Es varu pateikt to, ka tagad 9 gadu garumā būs 9 gadi. Es tik labi neesmu jūties, kā es šodien jūtos. Slava Dievam! Slava Dievam, es pateicos Tev, Tēvs, es Tev pateicos, Svētais Gars, es Tev pateicos, Kungs, es Tev pateicos šodien, Tēvs. Es Tev pateicos, es ticu, kungs, un es apliecinu, ka Tu esi mans ārsts, es apliecinu, ka Tu esi mans glābējs, es apliecinu, ka Tu esi mans pestītājs, es apliecinu to, ka Tu esi šodien dzīvs, ka Tu šodien, kungs, pacel Dievs, un es zinu, Dievs, ka pienāks diena, Dievs, ka Tu pagodinās savu vārdu, ka Tu piecels arī mirušos, Dievs. O, Tēvs, mēs zinām un ticam, ka Tev nav neiespējamu lietu, kungs. Mēs zinām un ticam, ka Tev nav neiespējamu lietu, mans kungs. Mēs Tev pateicamies, Svētais Gars. Es Tev pateicos, ka Tu esi mans ārsts. Es Tev pateicos, kungs. Es Tev pateicos, Dievs, ka Tu esi man dziedinājusi. Es Tam ticu, Tēvs. Es Tam ticu, mans kungs. Es Tam ticu, Tēvs. Es Tev pateicos, Svētais Gars. Es Tev pateicos, Tēvs, šodien. Un es to apliecinu, Dievs, ka Tu esi mans ārsts, ka Tu esi liels un varens Dievs. Es Tev pateicos, Svētais Gars. Es Tev pateicos, kungs un pestītāj Jēzu. Un mēs lūdzam arī Dievu šodien par tiem, kur ir slimi, Dievs. Mēs lūdzam par Artūru, mazo puisī, Dievs. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Pieskaries šajā brīdī, Tēvs. Pieskaries, kungs. Mēs zinām, ka Tu spēj, Dievs. Mēs zinām, ka Tu esi varens, Dievs. Pagodini savu vārdu, mans kungs. Pagodini, Dievs, pie daudziem, mans kungs. Arī lūdzam par Ingas meitiņu, Dievs. Aizskar un ciedini viņu pilnībā Jēzus vārdā. Lai pilnībā viss ir pazudis, Tēvs. Lai pilnībā viss ir aizgājis, mans kungs. Halleluja! Halleluja, Svētais Gars! Mēs lūdzam, mans kungs, par Tomu un Renātas bērniņu, Dievs, pilnībā dziedina, pilnībā, lai viņš, Dievs, ir vesels, lai viņš pilnībā, mans kungs, Jēzu, var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, lai nav nekādu sarežģījumu, lai nav nekādu lietu, mans Tēvs, un mēs lūdzām vēl par daudziem, Dievs, kuriem ir vajadzīga dziedināšana, kuri šodien cieš pie miesas, Tēvs. Tā ir gudrība, kungs, kalpot Tev. Tā ir gudrība, Dievs, ka mēs varam nākt pie Tevis. Tā ir gudrība, Dievs, ko Tu dodi mums, Dievs, ko Tu esi apslēpis pasaulē, kas viņam liekas ģeķība, muļķība, kas liekas nepierādama lieta, Dievs, bet mēs zinām, ka mums šī vienkāršā paļāvība uz Tevi, šī vienkāršā uzticēšanās Tev, Dievs, tā nes brīnišķīgas lietas, brīnumainas lietas, Tēvs.
Es lūdzu, Dievs, vairo ticību, Dievs, vairo ticību savos ļaudīs, Dievs. Mēs lūdzam Jēzus vārdā šodien, Tēvs, šodien, Dievs, lai tiešām ir vairāk šo liecību, ka mēs varam apliecināt, Kungs, ka Tu esi liels un varens, ka Tu esi dzīvs, Dievs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev pagodinam, Svētais Gars, aleluja, aleluja, Svētais Gars, es Tev pateicos, Tēvs. Es Tev pateicos šodien, Tēvs, par visu, ko Tu dari, Dievs. Un tiešām, Tēvs, palīdz, lai šī gudrība, Dievs, kas nāk no Tevis, no augšienes, Dievs, lai tā, mans Kungs, tiešām aizskar un izmaina cilvēku dzīvības, Dievs, lai izmaina cilvēkus, Kungs, viņu uztver, Dievs. Es lūdzu arī par tiem, kur ir augsti izglītoti, Dievs, kur šodien Kungs, tādēļ, ka viņi nevar izskaidrot, Dievs, ka viņi nevar saprast, Kungs, liekot kopā visu, ko viņi ir ieguvuši, šo lielo smago bagāžu, Dievs, ka viņi nevar izskaidrot to, Dievs, viņi nevar aptvert to, ka viņiem ir piedots, Dievs, viņi nevar aptvert to, ka arī viņus mīl, Kungs, kad ir iespējama glābšana un pestīšana, un pāri visam, kad asinis tīri un šķīsta un mazgā, ka viņi to nesaprot, jo tas nav saliekams kopā ar šo pasaules gudrību, tas ir brīnums, tā ir žēlastība, tā ir dāvana, ko Tu esi devis, Dievs, tad dod viņam, mans Kungs, Jēzus, lai nokrīt šīs zvīņas, Dievs, lai nokrīt no acīm šīs klapes, Dievs, lai tiešām auss atverās un acis atverās, ieraudzīt šo vienkāršo evaņģēliju vēsti, ieraudzīt šo vienkāršo glābjošo vēsti, Dievs, to satvert, Kungs, un es zinu, Tēvs, ka Tu arī šiem gudriem cilvēkiem, Kungs, dod tiešām, Dievs, šo gudrību izmanto, Dievs, sev par svētību, Dievs, draudzē par svētību, Kungs, sev par godu, Tēvs. Mēs lūdzam, Svētais Gars, runā un svētī, Tēvs, katru ikvienu, mans Kungs, ka mēs varam atvērt savus sirdis Tev arī šodien, Kungs, šajā brīdī, ka mēs varam arī atvērt savus sirdis Tev, Dievs. Kungs, tiešām, Dievs, un Tevs būt gudri Tavā priekšā, Tēvs, jo es zinu, ka Tu tā novērtē to, Kungs, ka tie ir gudri, kas meklē Tevi, kas atstāja visu noliek, Kungs, un es zinu, Dievs, ka Tu kaunā neatstāji nevienu, Kungs, ka Tu nevienu neatstāji kaunā, mans Kungs, jo Tu arī teicis, Dievs, un Tavs aicinājums ir, ja kādam trūkst gudrības, lai viņš lūdz no Tevis, Dievs. Tas arī ir aicinājums, kas apliecina to, ka viss īstākā un pareizā gudrība ir pie Tevis un nāk no Tevis īstajā brīdī, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Svētais Gars, ka Tu šajā dienā esi šeit, Dievs, mūsu vidū, Kungs, lai pagodināts ir Tavs vārds, lai slavu Tev gods un pateicība. Aleluja, Tēvs, aleluja, Svētais Gars, es Tev pateicos. Es Tev pateicos, Tēvs, es Tev pateicos, Svētais Gars, es Tev pateicos, Kungs. Godināts, lai Tavs vārds, godināts, lai Tavs brīnišķais vārds, Jēzus vārdā. Aleluja, aleluja, Tēvs. Aleluja, mans Kungs, aleluja, Tēvs, aleluja, mans Kungs, aleluja, es Tev pateicos, Tēvs. Aleluja, mans Kungs, Jēzus vārdā. Āmen, Dievs, āmen.